Izstāstīšu kādu mazu stāstiņu no savas pieredzes. Ir vasaras rīts, mēs dzīvojam meža vidū pie tāda maza ezeriņa, un vasarā Dievs dod mums iespēju pabrokastot uz terases pie dabas. Mēs dzeram smaržīgu kafiju, ir skaists rīts, baudam sauli, apēdam kādu sviestmaizi, un es saku no visas savas tīrākās sirds patiesi: mīļum, es labprāt gribētu kopā ar tevi aizbraukt uz Jēkabpili, uz depo, jo tur ir savas vajadzības, uz Rīmi arī tur ir savas vajadzības par pārtiku. Un viņš man pēc kāda maz brītiņa atbild: Sauļa, vai tu vari braukt viena? Bāc! Es tā domāju, es viņam jautāju, es gribu kopā, tā ir mana būtība, tā ir mana attiecību, kā saka, slēptākā motivācija, un viņam ir atkal, vai tu vari viena? Atkal taupība, racionālisms, vīrieši pragmātisks, kas ir apsveicami labi, bet kā to visu salikt kopā? Jo man attiecībās vērtība un vajadzība ir kopā. Viņam atkal ir racionalizēt un pieiet tām lietām praktiski. Un arī viņš tā izbauda savu dzīvi. Un cik svētīgi, un pats galvenais bija tas, ka mēs spējam nevis apvainoties, vai es tur, atkal viņš mani nedzird, bet kad es spēju ieklausīties un cienīt un respektēt tajā, ka mēs to varam kaut kā pārvērst un transformēt tādās labās un pilnvērtīgās cieņpilnās attiecībās. Un es tā kā lūdzu pakavēties pie šīs sarunas, kas arī nenākās viegli, jo paprasīt, jo viņš grib steigties, viņam ir ko darīt, apsveicami, tas ir labi, kad ir ko darīt. Kaut kā lēnprātīgi un mierīgi palūdzu, parunāsim šo tēmu, izvērsīsim varbūt plašāk un paskatīsimies kaut kā tam drusciņ aiz, tās cilvēciskās vai tā sarūktinājuma. Paskatīsimies plašāk, augstāk un dziļāk. Jā, mums izvērsās varbūt saruna uz 2 stundām, bet tas ir tik svarīgi. Tā ir saruna, izrunāšanās, lai mēs viens otru sadzirdētu. Un, mīļie cilvēki, tam ir vajadzīgs laiks. Tas nevar notikt šādi, ja mēs viens otram skrienam garām un kaut kādas komandas, pavēles vai norādījumus dodam tikai garām ejot, ka mums pietrūkst ikdienā fokusa, lai veltītu kaut mazu laiku interesi par otru cilvēku, vienam par otru. Es tev piedāvāju video lekciju par motivāciju, kur tu 50 minūtēs, protams, iedziļinoties, klausoties, vari uzzināt, kas tevi motivē, jo motivācija iekļauj vajadzības, vēlmes un vērtības, un vēl citas lietas, lai mēs varētu pilnvērtīgi baudīt attiecības un dzīvi. Un tās vēl katram ir atšķirīgas. Un ja mēs spējam sevi novērtēt pēc savas motivācijas un vajadzībām, tad mēs varam ieraudzīt arī otra vajadzības un vērtības pēc motivācijas. Un tad var veidoties arī saruna, komunikācija, kur mēs viens otru sākam dzirdēt. Bet vispirms sevi.